Labdien, draugi! Jau 6. gadu pēc kārtas mēs veicam e-komercijas pētījumu, kuru mērķis ir noteikt e-com tendences Latvijā. Un tā metodoloģija mums ir pietiekami vienkārša. Mēs ņemam online pircējus un uzdodam viņiem visdažādākus jautājumus. Mums ir ļoti interesanti noskaidrot, kas ir svarīgi lietotājiem iepērkoties interneta veikalos, kas ir svarīgi izvēloties konkrētu interneta veikalu, un tā tālāk. Šo pētījumu pēc e-marketings pasūtījuma veids starptautiskā pētījuma kompānija Kantar, un tad es padalīšos šodien ar 3 kritiski svarīgiem punktiem, ko mēs esam atklājuši pētījuma rezultātā, kas, es teiktu, obligāti būtu jāņem vērā jebkuram interneta veikalam, kuru ambīcija ir attīstīties, kuru ambīcija ir augt. Pirmais kritiski svarīgs punkts ir piedāvājuma pievilcīgums. Tā varētu būt zemāka cena vai arī kā savādāk. Galvenais, lai piedāvājums ir pievilcīgs, jo mēs jau varam padarīt piedāvājumu par pievilcīgu ne tikai pateicoties zemai cenai, bet kā savādāk iedodot to pievienotu vērtību, vai ne? Un tad tas ir numur 1. Īstenībā šis kritiski svarīgs punkts mums ir jau visus 6 gadus jau ir līderis, bet tas arī ir skaidrs, jebkurš no mums meklē izdevīgāko piedāvājumu. Otrais kritiski svarīgs punkts ir iepirkšanas pieredze. Pircēji neparprotami dod mums saprast, cik svarīgi viņiem ir ērti un viegli iepirkties. Es teiktu, ka bez šaubam tie interneta veikali, kas strādās pie iepirkšanas pieredzes uzlabošanas, būs arī uzvarētāji. Trešais kritiski svarīgs punkts ir reputācija, zīmola reputācija. Jā, tik tiešām zīmola reputācija ir līderos un lietotāja pircēji ļoti augsti vērtē tieši zīmola reputāciju. Es varu pieļaut, ka zīmola reputācija tieša veida ir saistīta ar drošu pirkumu, ar drošības sajūtu, un tieši tāpēc interneta veikals ar augstāku zīmola reputāciju vai ar labāku zīmola reputāciju, šis interneta veikals viņam ir lielāka varbūtība, ka viņš dabūs šo pircēju. Trešais strateģiski svarīgs fokus interneta veikaliem, es teiktu, neapšaubami ir strādāt pie zīmola reputācijas veicināšanas. Es padalījos ar pētījuma rezultātiem un 3 kritiski svarīgiem punktiem. Draugi, strādājiet pie piedāvājuma pievilcīguma, veiciniet zīmola reputāciju un uzlabojiet iepirkšanas pieredzi. Un jūs noteikti būsiet uzvarētājs. Lai veicas! Tā!